Vecais dirsā. Tu jau esi visu pateicis. Ar šo mēs visu arī aizsākam. Laižam. Daži viņus sauc par saules brāļiem, citi par apkarotajiem un priesteriem. Kāds varbūt iesmēja kādreiz par viņu vielētu, un ieskrās sakot, ka tā ir priestera krāsa. Mēs nenākam uz šejien, lai apdirstu viņus nekādā gadījumā. Mēs vienkārši meklējam kontrastus. Viņi ir zvirbuļi, kuri sēž uz pašiem zemākajiem stabiem. Mēs gribam zināt, kā viņi dzīvo. Kontrasts nav viņš, nav arī citi. Bet šeit es varu pateikt, ka es vienkārši atsakos to pieņemt. Es vienkārši atsakos to pieņemt. Centrāla tirgu. Mēs jau esam centrāla. Es gribēju paprasīt, kad sāk nākt tie cilvēki, kad atstāj kaut kādas produktus. Vari pastāstīt, kur te dod gaļas pavilonam slēdzoties ciet, pa velti tā kā gaļu un ko liek veco produkciju. Mēs dzirdējām, kad esot arī tā kā, kur gaļu un zivis dodot, mēs gribējām arī tur. Kur ir tā vieta, kur, kad pārdevēji iet projām, viņi kaut kādu produkciju atstāja un dod cilvēkiem, vienkārši atstāja ārā. Cilvēki nāk un viņi paņem. Ir tāda vieta šajā pilsētā. Mums par viņu stāstīt. Ir kaut kur, bet es nezinu, ir. Zini, kur vienkārši nav vairs jautājumu. Ja kurš grib kaut kādu grāmatu uzrakstīt, lai nāk uz centrāla tirgu pakaļ personāžiem, tad tāda grāmata var sanākt vienkārši. Te ir visādi. Pilnīgi visādi. Aizpagojās, pēc nāk nenormālā muziciem pēc asiātisko. Jūs nākat cauru gadu šurpu vai? Cauru gadu? Jā. Un kādas atvieglo jūsu dzīvi? Ir iespējams paēst kaut ko? Nē, šita nav tā, tikai kādas augļus vai augļus tikai, ja? Jā. Man te kāds viedais reiz teica, ka cilvēkam jau daudz nevajag. Višķiņu iedzert un labi būtu, ja būtu pāris smēķi. Nē, man tā nav. Ko tu vēlētos tieši šodien un šeit un tagad? Ko tu tieši tagad vēlētos? Šodien Saldumus? Jā. Kaut kas dzīvojam visu laiku cēlam komunismu, un tur nebija tādu gardumu, ko tagad redz ir izvēle brīva, un brīva Eiropa var braukt un darīt, ko gribi, aplapīt banku vai ko nebūtu, neviens vēl sev neaiztiek. Aplaupīt Raimanu Paulu? Jā, Paulu arī var aplaupīt un visi, jo nav tāda likuma, kas tautu sargātu. Es organizēšu vienu tādu bandu, kas trūcīgos miljonārus pat dzeržēts budžetu, lai šie neizput galīgi, jo bez biznesa Latvijai izputēs 1,9. Pietrūks, teiksim, tās pats darbs pietrūks. Ja ir cilvēkam ir darbs, ja viņam ir alga un viņš jau var izsināt savas problēmas. Jā. Tātad bizness ir ļoti varens un kāds idiots, ka grib par viņu cīnīties, ka lai iegādājas pistoli un šaujās nost. Patiesība ir tāds pats amerikāņu sapnis, ka mēs situācijāmies vienā bombzī, ko šis stāsta. Bet tās gaļas nav. Nevar būt, es zinu, ka viņi ir. Gaļas problēmas ir tā, tad ir arī veca produkcija, un viņi met ārā. Un arī kāds bombzīts viņu ir dabūjis. Kad nedomāju, kad mūsu valstī bērni brauc uz skolu, turot grāmatas maisiņos.
Vecais apsies uz šito, tas ir tā kā tuneļs zem Berlīns. Jo mēs īstenībā dzīvojam tādā vienkārši vakumā, kad vienkārši, ja cilvēks ierauga kamerā, viņā tas izraisa kaut kādu šausmīgu bloku. Viss, ne? Durvis ir vaļā. Ļoti labi. Iziet. Es gribēju jums pajautāt, kur ir tā vieta, kur, kad pārdevēji tā kā slēdzās ciet un kur viņi kaut kādu gaļu vai dzīvis iedod cilvēkus. Tie ļaudis, es meklēju cilvēkus, bet otra versija vēsti, kad Diegans bija ritīgi mīlējis publiski klokāravu. Kaut ko gribi, tā izdara, vienkārši visu. Bet maz jau vairs tādi cilvēki, es tādi principiem dzīvo. Nedrīkst neko sliktu darīt, vajag darīt tikai visādas labas lietas. Nē, protams, ka vajag labas lietas darīt, bet, fakt ne. Sūdu bēdu. Vai ir tā, kad no gaļas paviljona darba dienas beigās tiek izlikta kaut kāda gaļa ārā, no kā varētu pārtikt un tā, ko varētu dabūt? Kaut ko apēst. Tas ir посмотрите, вот поведу. Šita vidējā. Un tas ir вот, ir un šita. Tas ir Lūk, tas ir tas amerikāņu sapnis, jā. Lūk, mēs atvedām amerikāņu sapni to gaļu. Tā amerikāņu sapni ritīgi uzrāva augšā. Laidīsim vēl sistēmā, tu ko? Nē, sistēmā te laidīsim, bet Bet re, kur bija sapnis. es domāju, ka raidījums ir noslēdzies, principā. Jo Jā, ar pievēl. vecais, ne. Es domāju, ka vajag uztaisīt, ne? Nē, tad ir lielāko prieku. Jau, pēc citu zini, ka tev tur caurums. Sūda bēda velts vecais. Jā, joints. Ir kāds ir. Īstenībā vecais, tu esi šodien saticis Īstos cilvēkus. Latvijā pirmo Gonzo video žurnālistu un pirmo droši vien kā ne pēdējo Gonzo žurnālistu. Jo, ļoti cool.